mūsu seminārā, kad radošums satiek likumu. Es ceru, ka tikpat daudz un vēl vairāk dalībnieku ir arī otrā pusē ekrāniem. Es ceru, ka tur ir studenti un daudzi citi mūsu nozares profesionāļi, kur nevarēja ierasties, un mūsu seminārs īstenībā ir faktiski pilns, jā, klātienes. Tāpēc es sveicu jūs visus, un es ceru, ka mēs kopīgi pavadīsim vienu interesantu, aizraujošu dienu. Šodien mēs esam šeit, Jāzepa Vītola, atvainojiet, satraukums dara savu, ja? Mediņu mūzikas vidusskolas zālē, un tas nav nejauši, jo šis seminārs notiek vienlaikus ar Rīga Live dziesmu rakstīšanas nometni. Un Rīga Live dziesmu rakstīšanas nometne ir diezgan ilga vēsture. Šī ir 20. nometne. Un šīs nometnes laikā mērķis ir uzrakstīt dziesmas, gatavas dziesmas, vismaz 20, un pēc tam šīs dziesmas izdot. Un es varu teikt, ka šai nometnē ir labi panākumi, jo mēs esam liecinieki tam, ka mēs klausamies regulāri šīs dziesmas, kā viena no varbūt atpazīstamākajām dziesmām, kas tapa tieši šīs nometnes laikā, ir Zemes stunda, visiem pazīstamā. Tā kā jā, un pavisam nejauši nav arī tas, ka mēs esam tieši šeit, jo šī skola ir autoru un izpildītāju šūpulis, kur mācās jaunie autori, mūzikas autori un izpildītāji. Un tāpēc es ceru, ka tātad jūs pavadīsiet interesantu un noderīgu dienu. Kāpēc mēs rīkojam šo semināru? Mēs konstatējām Latvijas reklāmas asociācija, mūzikas eksporta biedrība Music Latvija, patentu valde un Latvijas producentu un izpildītāju asociācija konstatējām, ka ir problēmas ar autoru darbu izmantošanu. Un mēs vēl aicinājām tālāk kolēģis no Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra, lai vēlreiz iespējams padziļinātāk un plašāk apskatītu virkni tēmu, kuras mēs redzam praksē ir aktuālas.